Sociālos tīklos pacienti dalās ar nepatīkamām pieredzēm, ka medicīnas studenti vēro izmeklējumus. Māsu apvienības vadītājs saka, nedrīkst kompromitēt pacientu tiesības ar to, ka studējušiem jauniem ārstiem viņiem vienkārši ir jāmācās un jāpraktizējās ar reāliem pacientiem, reālā dzīvē, ar reāliem gadījumiem. Tad ir tā dilemma, ja? Cik tālu laist, cik tālu nelaist, katram uz savu privātā telpa, savas privātās tiesības un vispārējais. Tāpat laikā arī, vai mēs gribētu, lai mūs aprūpē ārstē, kurš nav īsti izgājis praksi, kurš ir tikai bildīties mācījies un varbūt kādā laboratorijā. Iedod Ilzi savu skatu, par ko ir šī sabiedriskā vienošanās? Es nosaukšu viņu tā. Es domāju, ka tas ir par to, ka mums tomēr ir jāmaina komunikācija, kādā veidā mēs komunicējam. Ar ko? Ar pacientiem. Jo būtībā, ja pacienti, es domāju, šī pati pacienti, ja viņi būtu informēti, pie viņas būtu ienākuši iekšā un viņai pajautājuši, sakiet lūdzu, vai jūs esat gatavi, ka kopā ar mani ieradīsies vēl mani, studenti, kuriem es pasniedzu, ienāks, un viņi būs sagatavojusies tam, viņi būtu gatavi sagaidīt šos cilvēkus, jo tas, cik es sapratu no tā raksta īsā, viņi bija nesagaidīti, vienkārši ienāk iekšā un šeit tev, mēs te atnācām, mēs te tagad gudri runāsim. Nedrīkst, un es domāju, ka te ir jautājums, kad ir Amerikas slimnīcās ir tāds I care, man rūp princips. Un tur tas pirmais ir, ka tu ienāc, tu stādies priekšā. Tagad mums grib ieviest priekšā šo principu nevis tā kā cilvēcīgi, bet ar likumdošanu, pacientu tiesību likumā. Priekš kam? Mēs atkal visu birokratizējam, visu schematizējam un beigās nekas nestrādā. Ko šo grib izdarīt? Es pirmo reizi, ko tādu dzirdu. Tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Šoreiz tas nav svarīgi. Es domāju, ka juristi, kuriem vajag sev parādīt. Es saku, juristi ir. Bet saprotiet, tas ir jautājums. Te ir jautājums par to, cik lielā mērā cilvēki strādā veselības aprūpē ir noguruši no tā skrējiena. Un, ja cilvēks ir nogurs, viņam viss kaitina. Viņš ir cinisks, viņš ir atsvešinājies, viņā vairāk nav tā deksme un tā cilvēcība iekšā. Un tad viņam ir vēl 3 studenti, tad viņš ieskrien, tad viņam ir jāatrisina jautājums ar pacientu un pie reizes jāiemāc kaut kas svarīgs jauniem studentiem. Bet ja būtu ienākusi kaut vai medicīnas māsiņa, tagad jāsaka, nesaka medicīnas māsiņa, būtu ienākusi, teiks, atnāks daktars, būs ar 3 studentiem. Vai jūs piekrītat? Pacienti būtu padomājis, teiks, labi, uzvilkus halātu, apsēdusies un gaidījusi. Bet ja cilvēks ģērbās un tur iedragā sveši cilvēki iekšā, jebkurš būs neapmierināts. Tas ir jautājums par to, cik mēs esam aizņemti, cik mēs esam cilvēcīgi un kā mēs apzināmies to, ka ārsta māsas, ārsta palīga, medicīnas studenta komunikācija ar pacientu ir ļoti svarīga ārstēšanas daļa. Par to ir brīnišķīga filma Adams Patch, kurš ieviesa ārstu klaunu kustību. Slimnīcās īpaši bērni. Ārstu klaunu kustību. Bērni zinu. Nāk no šī cilvēka, kurš pats būtībā bija ar ļoti lielām psihoemocionālām problēmām, bet kurš prāt rūpēties par citiem. Un tā filma, es mācu 6. kursa studentiem, man ir fragmenti no šīs filmas, kur ir aktuāli vēl joprojām, kur tu redzi, kas tad ir tas svarīgais, ka tā komunikācija un tā cieņpilnā attieksme no pacienta, pret pacientu, ka tā ir milzīga daļa no ārstēšanas procesa. Man nesen bija saruna, man ģimenē ir viena jauna ārsta, un es viņiem saku, kāpēc nestrādā visas nedēļas dienas. Viņi saka, es negribu kļūt par akmeni, tā kā vecie kolēģi. Es saku, ko tas nozīmē? Es saku, es vienkārši iekapsulēšos, un es vairs negribu runāt tiem cilvēkiem. Ik 15 minūtēm ir pacients. Es saku, tu nespēj izturēt vienkārši to, tu jūti prātā. Tu negribās tiem cilvēkiem redzēt, tev riebjās tie pacienti. Jā, bet tā jau ir izdegšana. Jā, un tāpēc strādā mazāk vienkārši. Tu tieši tas, ko teici. Es tā vienmēr domāju, ka tieši tas, ko tu raksturoji, Ilze, šī komunikācija un sagatavošana, es biju pieņēmis, ka tā ir tā normālā praksa, ka tas ir, kas notiek visu laiku, bet izklausās, ka tas tā nav. Ilze iedeva tos cēloņus. Es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos tas notiek. Mēs arī ārstu biedrībā saņēmām diezgan daudz sūdzības pēdējā laikā. Par dažādām, kur mēs arī atbildam un sakam, ja tiešām jūs esat neapmierināti, tad ir kārtībā. Kādas ir dažādas sūdzības? Šāda tipa?
Vairāk, es godīgi teikšu, medicīniskā kļūda jau galvenokārt arī rodās dēļ komunikācijas problēmām, un arī sūdzības vairāk ir dēļ tā, ka nav nokomunicējuši savā starpā. Un mēs lūdzām arī rakstīt varbūt par labajiem piemēriem, jo mēs parasti... Bet man vienmēr likās, ka pacients, ka viņš nonāk slimnīcā, viņš tā rēķinās ar visādām neparedzamām un jaunām procedūrām, ar kurām viņš varbūt nebija rēķinājies, bet ka pacients, es domāju, bet nav tā, ka es esmu bijis pacients ļoti pietiekami daudz reizes. Man vienkārši liekas, es tā paredzu, ka ir, zinām, kārtības slimnīcā, ārsts nāk ar saviem studentiem. Tā tas ir. Ko mēs sagaidām? Kaut ko citu? Mēs nesagaidām neko citu, bet tas gadījums ir, es domāju, ka studentiem ir jāiet un ārstiem ir jāiet, bet pacientam ir jāzina, ka pie viņa nāks. Viņš nevar būt savās personīgajās lietās. Bet mēs taču zinām, 10:00 viss notiek... Ir apgaita. Jā. Uzvelc halātu. Es gribu teikt, tas bija procedūrā tieši ka pacientei noteikti ir taisnība tenī viņas pārdzīvojumā, bet mums arī universitātes klīniku slimnīcās ir pacients jābrīdina par to, kāds visur pasaulē notiek. Jo, ja tu ārstējies universitātes klīnikā, tas nozīmē, ka tur būs jaunie ārsti, rezidenti, tur būs arī studenti. Un būtībā tas nozīmē, ka arī zināmā mērā tev būs lielāka tā ārstēšanas kvalitāte, varbūt vairāk iedziļināsies, jo tieši šie jaunie ārsti, bieži vien studenti, ir tie, kas nāk ar ļoti brīnišķīgām idejām par pacientiem. Ja? Interesanti. Jā, tas ir arī tāds fakts. Tas pat labāk vēl. Tas pat ir labāk. Tas nav nekas slikts, bet ir jautājums par to, cik lielā mērā cilvēki, kas veselības sektorā ir izdeguši, ir spējīgi, vēl veltīt laiku tai labai komunikācijai. Un es domāju, ka šīs ir vienkārši sekas tam, par ko netika domāts daudz gadu desmitus. Paldies.